Kristaps Kambala pretinieku paviršību soda ar neapturamu slamdanku. Grozā netrāpā Andris Pogiņš, toties bumbu savās rokās atkal ņem Kambalu un ar neticamu spēku dzen to cauri stīpai. Kambala saņem tālu piespēli no Kiseļeva un īsā laikā vēlreiz triec bumbu Lainera grozā no augšas. Uzvaru jau mēs bijām varbūt mazliet ātrāk pelnījuši. Mēs gribējām tomēr vairāk izcīnīt uzvaru nekā katrs individuāli nospēlēt. Ceļu uz savu pirmo panākumu Varis Krūmiņš un Ko sāka bruģēt jau ar spēles pirmajām minūtēm, kad viens pēc otra uzbrukuma smailē neapturam bija Gatis Melderis, Sandis Amoliņš un Kambalu nemazāk veiksmīgi zem groza spēja aizstāt jaunais Ilja Miroņenko. Ar fantastisku precizitāti jau pirmajā ceturdaļā panākuši 15 punktu pārsvaru, valmierieši demonstrēja neredzēti izcilu sniegumu arī aizsardzībā, pilnīgi neutralizēdami LBL rezultatīvāko spēlētāju Edgaru Teteri, kā arī citus vadošos spēlētājus Fejerbergu un Kalniņu. Lainera līderis, kurš no spēles realizēja tikai 7 metienus no 17, pamatoja to ar saspēles vadītāja Edmunda Valēko aiziešanu no komandas. No tiesas uz godu to vakar spēlēja visi laukumā nākušie Valmieras Rūjienas spēlētāji, bet par autoru vēsturiskajam 100 punktu grozam kļuva Uģis Vītiņš, kura pustālais metiens pirmo reizi sezonā valmieriešiem ļauj sasniegt tristuparu skaitli uzbrukumā. Līdz ar pēdējām sekundēm pa grozu vēl met Andris Pogiņš un tad pirmo reizi kopš atgriešanās basketbola augstākajā sabiedrībā ar triumfā paceltām rokām gavilē Valmieras Rūjienas komanda. Laiks, palīdz!